Re! Viss ēters ir te! Labas, gražuolė, labas. Чё? Какая картина? Ну? Как холодно здесь. Да. Сегодня. Раньше лето было. Все, я иду к тебе. Прекрасно все выглядим. Мой самый дорогой. Ну. Самый дорогой. Как я рада тебя видеть. Соскучился. Я уже вижу портрет. Так, это все законы личности. Вот здесь и на русском тебе написано, да. и на латышском. Да, ты напишешь мне потом автограф. Ну вот, какому-нибудь болельщику это будет уже ценность, когда показать даже можно. Нас знакомили первый раз, мы не пробах нигде. И я уже в хихи, ха-ха, все, море по коленам, как профессор всегда нас смеялся о высоких парнях, что вы, наверное, мальчики, играете смерть женщинам роль вечную в жизни. Это было, наверное, у всех. Понятно, такое время было, что все надо для дам. И я, когда увидел, я уже готов кокетничать, и так жестко знакомство. О, Боже, я испугался даже. И потом я только очень понял спокойно, она уже входила в материал, подсознание – это странная профессия. Подсознание уже начало работать, погружение. Она уже представляла, что из-за этого вот негодяя, она без любимого останется и так далее. Вот это никто бы, кто этого не знает в профессии, не понял бы. Я перепугалась, увидела такого мастера. Такой мастер. Я вообще по не сравнению могла с ни вами слова был. сказать. И ты, Йозас, уже по пару больших ролей, у меня пару эпизодов только было. Но я-то это не знала. Мы начали снимать в 79-м, 80-м, самый разгар был. Это Яумке, Мери О, и так Боже, далее. какие мы старые. Сейчас или тогда? Сейчас? Сейчас мы более молодые, чем тогда. Я Не говори. Я иногда так думаю. Я думаю, что там что-то неправильно. В цифрах. Да. Es gribu, lai tu būtu laimīga ar mani. Paldies tev. Было много очень писем. Сперва писали Рижская киностудия, «Долго дорогой дюнах», Рихарду. Что фамилия сложновата для русского человека. Романовs Kaskas. Так проще Рихард. Cienījamais režisors Brenčs. Aktieru tēlojums bija tik brīnišķīgs, ka 7 sēriju laikā uz viņiem skatījos jau kā uz saviem tuviniekiem. Kopā ar viņiem pārdzīvoju smago dzīvi. Mazas tautas dzīves ainas, kas raisa dziļu cieņu. Diemžēl es nekad neesmu bijusi Latvijā un nepazīstu jūsu tautu. Bet šī filma ļoti spilgti parāda mīlestību pret dzimteni, cilvēku uzticību mīlestībai. Tik noslēgti un kautrīgi cilvēki kā Marta un Artūrs ļoti pacietīgi iztur visas savas dzīves likstis. Pēdējās nedēļas esmu daudz asaru izraudājusi, domājot par šo filmu. Paķomkina, VN, Ļeņingrada, 1984. gada 17. jūnijas. Maskava, Kremlis, 1983. gada 23. decembris. Rīgas kinostudijas televīzijas seriāla Ilgais ceļš kāpās veidotāji saņem PSRS valsts prēmiju. Scenārija autori Oļegs Rudņevs un Dmitrijs Vasiljev. Režisors Alojzs Brenčs.
operators Jānis Mūrnieks, mākslinieks Gunārs Balodis, aktieri Joski Seļus, Eduards Pāvuls, un visā plašajā Padomju zemē jau populārā kinostāsta galvenās varones Martas tēlotāja Lilita Ozoliņa. Tāds bija liels banānu kasts. Man Rīgā dzīvoklī es tās vēstules liku tajās banānu kastēs, bet ko tik man nesolīja? Man solīja, ka nopirkšot man kleitu, man solīja, ka man būs govs, man precība piedāvājumi bija nepārtraukti. Kaut kas prātam neaptveram. Tagad tādas vēstules netiek rakstītas, bet viņas bija no visas Krievijas, viņas bija tik patiesas, tik īstas, tik naivas, tik fascinējošas. Mēs gribam pateikties jums par tik brīnišķīgu filmu un lūdzam jūs atsūtīt mums galveno varoņu fotogrāfijas Martas, Artūra, Riharda, Birutas vai Laimoņa un Edgara. Tāpēc, ka viņi mums tik ļoti iepatikās. Mūsu ciematā par filmu vien visi runā. Atsūtiet lūdzu mums aktieru fotogrāfijas 2 eksemplāros, un mēs pēc tam jums pa pastu atsūtīsim naudu. Taņa un Inna 4. klase, Vorošilovgradskas apgabals. Artur. Proves taisīja arī ar Kalniņu. Mēs pat spēlējām gabaliņu. Un pēc tam bija liels klusums. Absolūti neviens zvans, neviens ne jā, ne nē. Absolūti klusums. Un es biju pārliecināta, ka ir cita aktrise. Сможешь приезжать в Ригу? Хоть иногда. Uz Martas loma bija 2 lietuvietes. Režisoram patika vispār lietuviešu aktieri. Režisoram patika, varbūt viņam lietuviešu aktieru skola bija tāda tīkamāka vai kā, jo cik mēs uzņemšanas grupā tur runājām, man nebija ne tādu domu, kāpēc tas ir. Jo principā šī loma bija domāta Artmanai. Rudņos to rakstīja Artmanai. Un tad gadiem ejot, viņam tur to scenāriju nepieņēma, un tad viss tas tā nopaļojās tā, ka Artman jau vairāk nevarēja spēlēt to lomu. Un laimējās Ozoliņai. Что тебе надо? Письмо. Какое письмо? Ту записку от Артура, которую я принесла. Ее женщина. Es atceros, ka Ivars Kalniņš filmējās uz abām tām galvenām lomām. Gan uz Artūru, gan uz Rihardu. Bet piemērotāks jau viņš faktiski pēc savas visas tādas ārējās uzbūves viņš Rihardam, protams, bija. Bet izkonkurēja viņu abi lietuvieši. Joski Seļus un Ramanauskas Romualds. Tum spiro spero. Kamēr elpoju, es ceru. Луис Бренч мастер большой в том смысле, что его была интуиция, мне кажется, такая даже животная. Уже то, что он нашу тройку почти раздельно по фото, как них, или меня с другой там партнершей, не сводя ни разу, по фото, в принципе, выбрал и попал в точку. И он не только в этом, но и в других фильмах на этом очень много, с кем я коллегами говорил, много именно на интуиции, не на рассуждениях, на интеллекте, как хороший тон был бы. Нет, у него чисто была интуиция, даже сверх такая сильно выраженная. В принципе, они на все времена такого типа режиссера, они не повластны моде. Ar Brenču mēs bijām tikušies. Viņš vadīja to kursu, kur es iestājos Tautas kinoaktieru studijā, viņš un Līvija Akurāteri.
Tā bija man 11. klase, es beidzu skolu, es domāju par medicīnu, un Brenčs bija tas, kas man lika iet uz eksāmeniem konservatorijā. Ja Brenčs nebūtu tā rīkojies, es jūs ārstētu. Es būtu ārste. Pati svarīgākā filmas vērtība ir darba profesionālisms. Pārliecinoši uzfilmēta, nevainojami ieskaņota, lieliski nospēlētas lomas. Es biju pārsteigta filmas titros izlasot uzvārdus filmas scenārija autoriem – Krievs un Moldāvs, bet tas taču ir ļoti nacionāls stāsts. Būtu ļoti interesanti uzzināt, vai filmas pamatā ir kāda konkrēta cilvēka liktenis, vai tā ir abstrakta autora izdoma, vai kaut kur ir iespēja izlasīt scenāriju. Varbūt tas ir nopublicēts. Esmu inženieri, pašlaik sēžu mājās ar mazu dēliņu, un pašlaik televizors ir mans loks uz pasauli. Mēs abi ar vīru ļoti mīlam kino. Ar cieņu, Tatjana Borisovna no Daugavpils. Ilgo ceļu kāpās es pirmo reizi par tādu lietu izdzirdēju, ka tāds, kā tagad saka, projekts tiek gatavots. Es to vienā kino tādā sajietā. Rudņevs, kurš tajā laikā bija kino komitejas priekšnieks, viņš teica, ka viņš raksta scenāriju, ka tā būs viena liela filma, jums tur visiem būs darbs, un tā scenārijā būs lietas, ko latviešu scenāristam neviens nebūtu atļāvis rakstīt. Rudņevs bija ļoti enerģisks cilvēks, ļoti enerģisks. Būdams kā Jūrmālas partijas sekretārs, vēlāk kino komitejas priekšnieks un tā tālāk, viņš saprata, ka tikai ar partijas vārdu cauri nevar izbraukt. Un Rudņevs, es nezinu kāpēc, bet bija nolēmis kļūt par rakstnieku. Kāds partijas darbinieks atnāca uz šeini no Donetskas, un tā iedziļinājās Latvijas dzīvē un tautas vēsturē, ka uzdrošinājās kaut ko uzrakstīt un uzrakstīt. Tāds mīts pastāv, ja? Un viņš pat atbalstīts līdz šodienai. Viņš tak vispirms to šo romānu iesniedz Rakstnieku savienībā. Rakstnieku savienība viņu atmeta atpakaļ kā diletantu darbu. Viņam bija tāds liels draugs no rakstniekiem, tas izcils krievu dzejnieks Roberts Ražģēsinskis. Un Ražģēsinskis viņam pateica, ka, šis tavs teksts, viņš ļoti līdzīgs tādai šēmai, pēc kura parasti filmus un tā tālāk, ka varbūt jāatnes uz kinostudiju. Un viņš atnesa Rudņevs, aizbrauca uz Maskavu un atrada tur līdzautoru Dimitriju Vasiljevu. Tas arī profesionāls. Un šis atbrauca uz Rīgu, ne Rudņevs, ne šis līdzautors. Viņi nezināja pēc būtības nekādu vēsturi un tā tālāk. Dima Vasiljevu atbrauca pirmo reizi uz Latviju vispār. Un šeit viņš raksta par kaut kādu Latvijas pagātni. Jūs saprotat situāciju. Tur bija tādi divi ķieģeļi, ja? Vot tādi, ja? Tas ir, vēl mēs nezinājām, cik sērijas iznāks. No paša sākuma bija plānota 10 sērijas. Vot. Tur bija tai Martai, bija divi dēli, divi bērni. Viens no vācieša kaut kāda, viens no kolhoza aktivista, Artura kaut kāds un tā tālāk. Un tur savienot galus vispār, cilvēcīgus galus mēs nevarējam. Kur mēs Rudņevam pasacījām, kad ja ir viens cilvēks, kas var šo scenāriju savest kārtībā tā, lai viņu var, kā saka, filmēt, tad tas ir Lorents Viktors. Es domāju, ka visvairāk izdarīja Lorents, Brenčs arī. Viņš ļoti daudz sēdēja arhīvos un tā tālāk, un kaut ko viņš arī tur atnesa no sevis, ja? No sižeta pagriezieniem visādiem tur. Viņš lieliski pārzināja Latvijas vēsturi, visus periodus, un viņš ar savu to kriminālo, ar to detektīvu, kas viņam viss tā ļoti patika, viņš centās to Latvijas mīlestību, savas zemes patriotismu ar saviem paņēmieniem ielikt savos darbos. Jā,
Tas ir latviešu kino detektīva meistars Alois Brenčs, un viņš nodos skatītāju vērtējumam jauno darbu Liekam būt pēc Andra Kolberga scenārija. Viņu sauc par Aļiku. Tā viņš tur kinostudijā bija iesaukts, un tā viņš atļauj mums aktieriem saukt, un tā es ar viņu saucu. Viņš vienmēr bija ļoti precīzi visu izdomājis, ko viņš grib. Un tad atlika visu to tikai realizēt. Nu, es domāju, ka viņš arī prata sev izvēlēties labus palīgus. Tie cilvēki, kas ar viņu kopā strādāja. Un, viņš bija pats ļoti tāds, manuprāt, ļoti organizēts cilvēks. Alois Brenčs bija čangals. Labā nozīmē, ja? Rainis arī ir no turienes un viss mūsu ģēnī lielākā mērā. Otrs, viņš bija ļoti tiešs un atklāts cilvēks. Un trešs, viņš sev fiziski visu laiku uzturēja tādā tonusā. Mēs ar viņu, Lepskara Tējevs, ar kuru viņš strādāja skaņu operators, kopā entos gadus gājām uz cīņas klubu Akas ielā un pumpējāmies. Viņa tāda cilvēciskā aktivitāte bija šai filmai vispiemērotākai. Pirmo reizi uzņemt seriālu 7 sērijas, un tas nav joks, ja? 7 mākslas filmas uzņemt. Kurš tādu atbildību, kurš var uzņemties, kurš nenotrūks, ja, kaut kur nedabūs infarktu vai insultu, ja, kurš varēs šito aktieru baru, kas tur savaldīt, ja? Un viņš bija tāds puika, ritīgais latgals čals, ja? Labdien, režisori! Atvainojiet, ja jūs tā uzrunāju, bet citādi nevaru. Mani sauc Marenka, un es mācos 8. klasē. Es zinu, ka jums nav laika, bet lūdzu, izlasiet manu vēstuli un palīdziet man. Es noskatījos jūsu filmu Ilgais ceļš kāpās. Man tik ļoti patika Artūrs, ka nevaru viņu aizmirst. Man viņš iepatikās kā cilvēks, kuram ir laba un atsaucīga sirds. Ja jūs man iedosiet Artūra adresi, es jūs nekad neaizmirsīšu. Uz redzēšanos, režisori Marenka, PSRS, Rahovskas rajons, Kospoļanka. Pat līdz filmēšanas sākumam vēl nebija scenārijs gatavs. Tanī brīdī, kamēr Aļeks ar Rudņevu un Viktoru un visi viņi šeit sēdēja Rīgā un rakstīja, mēs ar Murnieku Jānīti braukājām meklēt vietas, kur filmēt. Mēs apbraukājām visu jūrmalu, visu Līča jūrmalu, tālāk no Kolkas raga līdz Palangai, visu jūrmalu. Mums bija atļaujas, kā saka, jo viss šī skaitījās zona, kur iebraukt bija aizliegts 6 vai ne. Un tad mēs konstatējām faktiski, ka vispiemērotākā vieta, kur varētu filmēt, un ko mēs varētu uztaisīt, ir tas pats Apšu ciems, Plieņu ciems, Bigaunu ciems, Klapkalnu ciems. Tās ir tās pašas vietas, kur savā laikā tika filmēts pirmais Zvejnieka dēls. Artur! Artur! Tas tev. Skaists dzintars. Mums ar Jozas nekāda kino meitenēm nebija. Mums tikai pie Rīgas kinostudijas tur kaut kādās priedēs nostādīja abas blakus un nofilmēja, kā mūsu sejas iet kopā. Un viss. Un tikāmies mēs tikai uzreiz kadrā filmēšanas laikā. Sajūta man bija tāda, ka vai nu Jozas uzskata man par muļķi, vai nu Jozas domā, ka es esmu viņā nenormāli samīlējusies, vai ka Jozas ieraudzījis mani, ir iemīlējies manī. Katrā gadījumā bija tāda nenormāla iekšēja uzmanība. Kā tā radās? Tā radās, ka Brenčs vienam asistentam lika nodarboties ar Jozas, un ar mani nodarbojās citi asistenti. Mēs kādu starp laikā mēs nebijām kopā. Mēs nevarējām parunāt. Un satiekoties kadrā, es skatījos uz viņu minēju, kas tas ir. Tā bija nenormāla uzmanība. Un tad, kad jau šie kadri bija lielākoties nofilmēti,
Brenčs teica, ka viņš to tīšām ir darījis. Kas ir mīlestība? Kadrā, droši vien teātri arī nenormāla uzmanība pret partneri. Es mīlu tevi. Es vēlos, lai mēs būtu kopā visu mūžu. Es tev ļoti mīlu. Es uzskatīju, ka Kiseļus vidējais akteris, ļoti vidējais, bet tomēr kaut kāda īstenība viņam ir. Viņš izspēlēja šo īstenību. Marta, tas ir skaidrs, ka Lilita vispār bija ļoti talantīgs cilvēks, tas ir skaidrs, ja, ar viņu. Grūtajos tādos pārmaiņu laikos Lilita Smarta saglabāja savu cilvēcisko cieņu. Un es domāju, ka tās ir tādas īpašības, ko Lilita ļoti labi nospēlēja, un kas, piemēram, ir ļoti aktuāli joprojām. Да, она главная звезда. Мы только вспомогательница, мальчики на побегушках. Да, я был влюблен абсолютно. Абсолютно. Я сперва тоже себе не мог этого сказать, потому что это не гордо. Мы же выросли на Хемингуэе. Мальчик это мачо немножко. Это и дерется, читает, дам, чтобы удивить цитатой, выпивает и так далее. Но я потом понял, что я абсолютно влипший тоже подсознательно и сознательно. Это же неудивительно. И поэтому я чувствовал, что я Лилиту просто как юноша такой жду встречи в кадре. И когда уже ехал в ту сторону, думал, как она, наверное, сейчас быстро увидимся уже и так далее. И себя ругал, как это, Рома, как подросток, как это неэлегантно это все. Но так было, что делать. Мы уже сейчас мудрые, можем об этом открыто говорить. Это неплохие же слова, это нормально все. Labdien, Rīgas kinostudija! Noskatījos filmu otro reizi. Skatījāmies ar prieku, bet gribu jums pastāstīt par problēmām, kas mūs uztrauc. Pēc rehabilitācijas Artūrs sāk meklēt Martu. Viņš pat brauc uz ciemu, uz kuru viņa bija izsūtīta, bet neatrod Martu. Kāpēc viņš pārtrauc meklēt? Kāpēc viņš neturpina Martu meklēt? Noticēja Katarīnas vārdiem? Ja būtu mīlējusi, būtu meklējusi. Baidos, ka tev būs jāmeklē cita? Pat Rihards, kurš Martai neko nenozīmē, viņu tomēr sameklēja. Šī problēma mūs satrauca, ja varat, tad atbildiet. Žukova Svetlana Stavropolē. Brenčs prata laukumā radīt īpašu atmosfēru. Tas nebija tā, ka sanāk visi kopā, uzstāda kadru, sākam aiziet. Jau visa tā diena, visa filmēšanās jau sākās tā īpaši. Es nezinu, man ir grūti teikt, aktieri dažādi vērtē Brenču, bet vai viņš pirms ienāca Grimmētavā paskatījās uz tevi, jeb tad, kad tu biji gatava paskatījās, jeb kadrā stāvēja blakus, jeb... tu biji visu laiku kaut kā tā, kā viņa azotē. Un vīriešiem vienmēr ir vājība. Ja? Sieviete kā tāda, ja viņš ir ritīgs vecis, ja? Un Alois bija no tiem, kas, ja? Un viņam tā patika tā Lilita, ja? Tā patika. Viņš bija samīlējies vienkārši. Un tas jau tas ideāls ir. Ja režisors samīlās aktrisē, ja, tos, ko viņš filmē, tad viņš viņu nofilmē tā, ka tur ziedi. Viņš pirms filmēšanas vienmēr pienāca klāt aktierim, saņēma man aiz rokas un vienkārši turēja aiz rokas. Es nezinu, vai viņš tur puls vai nezinu, ja? Un tad teica, mēs sāksim, ja? Es teicu, jā. Viņš bija ļoti godīgs cilvēks. Viņš bija būtībā, viņš bija kā bērns. Tādā labā nozīmē, ka režisoriem un aktieriem un vispār, kas ādā šajā jomā, ir jābūt aizrautīgiem. Un tāds viņš arī bija, jā. Tas bija tas viņa nerealizētais sapnis, ka viņš bija savā jaunībā gribējis būt vokālists. Un
Viņam dziedāt patīk, un tāpat, jā, visādas draiskulības, un Daugavpilī bija tādas Rīgas kinostudijas dienas, tad Aļiks dziedāja, jā, zin, kad numurā apdīva ar Streiču, un viņš dziedāja Streičs, teica, izrādās, ka tas Donizetti nav nekāds itālis, tas ir mūsu vietējais Latgolis Donāts. Jo Бренч dziedāja kaut ko no Donizetti. Нам Луис все-таки очень верил, и исправляли мы жестко довольно, переписывали сцены, и они довольно некоторые элегантно получились, когда вместо болтовни молчим. Когда она обижена Артуром и так далее, там очень скользко была бы сцена, такая мелодраматическая, индийская. Ну, она была исправлена, потому что молчание ее красивое у моря очень. Грусть такая. Я один сижу, что-то пишу, тоже неподдельно нормальное. Нет, что такое вот два одиночества, и открываешь, кто тут, и она ходит, и мы оба молчим друг другу, и все. Marta. Un tad Brenčs, ko viņš darīja? Viņš uzfilmēja tā kā Rudņevam vienu dublu, un kādus divus uzfilmēja mūsu variantu, kas absolūti radikāli atšķīrās. Nu, un filmā ir mūsu variants. Un tad mums ar Jozas vēl bija tā aptiekas aina, kas tur ir, kur mēs nejauši satiekamies. Mēs lūdzām Brenču, ka mūsu priekšlikums ir absolūti bez kaut kādas runāšanas, ja? Tikai ar acu skatiem viens uz otru nospēlēt. Nu, kas tur notiek, ka tas nav vārdos jāpasaka, ka to var tāpat saprast, ja? Un to arī Brenčs pieņēma. Labdien! Labdien! Braucot uz šejienu, visu ceļu baidījos, ka tikai nesatiktu kādu pazīstamu. Esmu viena. Ar aktieriem viņš neko daudz nekrāmējās. Viņam bija skaidrs, kam tur jābūt ir. Un to viņš tev pateica, ko viņš grib. Un tad uz to viņš sēdēja, un tā viņš nemocīja tā aktieris kaut kā ļoti ar kaut kādām aktieriskām lietām, tā, bet to, ko viņš gribēja, to viņš prasīja. Ja? Ir režisori vai nekas pasako, tu būvē to un to, man vajag tā un tā, vai ne? Aļeks nekad to nav sacījis. Nekad. Bet ko viņš grib panākt, to viņš ļoti skaidri vienmēr ir zinājis. Tāpēc viss pie jebkuras mūsu kopīgi taisītās filmas Aļeks izstāsta, ko viņš grib ar katru kadru, katrā dekorācijā panākt. Katrā epizodē. Man vairāk nekā nevajag. Filmā kopumā ir 27 paviljona dekorācijas. 27. Tas ir ļoti daudz. Jo parasti filmā, vidēji 3, 5 dekorācijas tad ir daudz. Ja es pareizi atceros, 150 objektu dabā, kas ir, kā saka, kur kaut ko vajag pielikt, atņemt un kaut ko tādu, vai ne? Tā kā tas objektu skaits tur ir ļoti, ļoti liels. Mums taču sākumā bija cits nosaukums, mums bija dzīve uz parāda. Bet tad acīm redzot režisors vai redkolēģi, kas to ierosināja, ka vajadzētu kaut to optimistiskāku tādu, jo tomēr dzīve uz parāda, tas it kā tāds pārāk depresīvs priekšpadomu cilvēku. Cik savāda filma šis ilgais ceļš kāpās. Jo vairāk to skatās, jo jocīgāk ap dušu paliek. Kā nekā Latvijas liktenis un 7 sērijas. Ja iztirzētu un gribētu atbildes par tiem darījumiem, iznāktu 2x7 sērijas. Visu skatītāju simpātijas, diemžēl, ir Riharda pusē. Viņš ir vienīgais šajā filmā no apspriešanas vērtiem kadriem. Patiesi dzīvs tēls. Rihards jau īstenībā bija mūsējais, bet tikai tur tā lieta, ka veikalnieks. Artūrs. Te daudz punktus nav iespējams par daudz uzlikt. Marta un Artūrs viens otru pārspējami papildina. Vēstuli bez paraksta. Tādā laikā operātori plejādi mums bija, tā bija tāda izcilība personu kopa. Ja? Piemēram, es domāju, kad Mūrnieks lielā mērā uztaisīja to filmu. Es atceros, kad Mūrnieks filmēja, tad Brenčs negāja pie kameras.
Brenčs teica, nē, filmē. Viņš sakārtoja aktierus, pateica uzdevumus, un mūrnieks nofilmēja to, kas vajadzīja. Viņš bija pret mani kā aktrisi. Viņš teica, ka es nedaru šai lomai. Kas man ir ļoti dārgs, man ir tas moments, ka mēs 1, 2, 3 epizodes jau uzfilmējam, un tad Jānis pats man pienāca klāt, un viņš teica, Lilita, es biju pret tevi, ja? Un tagad pēc šīm dienām, ko mēs uzfilmējam, es varu pateikt, ka es mierīgi esmu par tevi. Starp citu, operators mūrnieks bija ļoti ģimenisks cilvēks. Viņš visu laiku tā skatījās, viņš saka, vai man tur vajadzēja, ziniet, kā toreiz, nu tur nopirkt kaut ko problēmu, bija kaut vai tur virtuves katlu vai kaut ko tādu. Viņš visu laiku domāja, varbūt tas ģimenē noderēs, varbūt tas tur. Viņš tāds ļoti, ka citi tur vīri vairāk domāja, kā tur tikt pie laba konjaku pudeles. Viņš vairāk skatījās par praktiskām lietām tādām. Manuprāt, viņš ļoti labi spēja pielāgoties tam Brenča tempam. Man ir tā palicis prātā, ka viņš bija, Jānis bija diezgan kluss cilvēks, viņš tā skaļi neko nerunāja un daudz tāds, bet tam Brenča ātrumam jau vajadzēja tur arī tādu operatoru, kas tā ātri uz visu to reaģē. Man liekas, ka Jānis tur lieliski tika viņa galā. Es biju jauna un tad es vēl to tik ļoti arī nenovērtēju, bet arī no operatora ņemot vērā. Tā nebija vienkārši parasta filma, tas bija izaicinājums visiem. Pagads kārtu Jānis nāca, līgo, savus bērnus apraudzīti līgo, savus bērnus apraudzīti līgo. Vai tie ēda, vai tie dzēra, līgo, vai Jānīti daudzināja līgo. Viss sarežģītākie objekti tieši priekš filmēšanas vienmēr ne jau tie skaistie, liriskie, protams, bet tādi, kur notiek kāds dramatiskāks epizods, kur, piemēram, ļoti grūts priekš visas grupas, bija tas, kur bija ugunsgrēks, tur, piemēram, naktī. Jānis pie manis bija atbraucis, vai ne, un tās mājas tur kalna galā bija pamestas, un viņš tagad izdomājis, ka viņš viņus nopirks. Nu, kā mājvieta, papīros viņu vairs neskaitījās. Bet Jānis bija pārliecināts, ka, sakot, operators un viss, viņš varēs atjaunot šo mājvietu. Tagad pa malkas naudu viņš nopirk šīs mājas, un tagad vajag pat dokumentus nokārtot. Un sāka staigāt pa ministrijām, un, var sakot, visās vietās viņam atsacīja. Ko tagad darīt? Jo pārdot viņš arī nevar atrast nevienu. Tā ir, godīgi sakot, kaudz malkas. Un tad mums radās ideja, bet, Jāni, ja tu nevari savas mājas pārdot, mēs tev samaksāsim naudu, atpirksim no tevis. Tas mums izmaksās lētāk nekā būvēt pa 1000 dekorāciju un nodedzināt. Tu būsi dabūjis naudu, būs ticis vaļā no mājām, un mēs uzfilmēsim, ko mums vajag. Un tā mēs arī izdarījām. Apiet lopus! Mīļo dieviņu Panamāja! Mīļā, palīgā! Es tuvāk varēju iepazīties ar vairākiem leģendāriem, brīnišķīgiem aktieriem, jo gaidot savu kārtu filmēties, bieži vien jūras krastā mums iznāca sēdēt vai no autobusā vai kaut kur ārā, gaidīt. Lidija Freimana man brīnišķīgu gurķu skābēšanas recepti iedeva, ko es aizbraucot mājās izmēģināju. Harijs Liepiņš, šis brīnišķīgais aktieris, man vispār mācīja, kā vajag dzīvot. Mēs tur evakuējamies vai ko, mēs tur darām Liepiņu, Haris un Romas, un visi mēs tajā mašīnā un braukām uz priekšu un apkārt. Beigās mēs skatāmies, ka šito kameru
ņem nos no tā statīva un iet prom. Es braucu, kas notiek? Kā tak sen jau nofilmēts ir? Un tad tas slavenais romāns teiciens bija, jūs vismaz pasakiet, kad jūs filmējat. Mēs zinām. Nu, tā vajag. Un attiecībā par Pāvulu es teikšu, ka tā bija milzuma liela laime, jo uz skatuves man nebija iespēja teātrī. Mēs nebijām nekur kopā. Filmās arī man nebija, un Ilgais ceļš bija pirmā reize, kad mēs tikāmies. Viņš paņem savā lokā, un es neprotu vārdos izstāstīt. Es neprotu izstāstīt, kas ar mani notiek. Es nezinu. Es nezinu, bet tā ir kaut kāda tāda, nu, kaut kāda tāda. Es nemāku pateikt, es nezinu. Un pateicoties Brenčam, nu, manā dzīvē ir bijis tas. Un kas man ir ļoti, ļoti ne tikai dārgs svēts. Jo, teiksim, tāpēc ir tā šī profesija, aktieris. Man nav cita ceļa. Lai gods un slava aktierim Pāvulam, vārdus vajadzētu ļoti daudz, lai viņu pa īstam notencinātu. Paldies, paldies par viņa dziļo spēli. Martas tēvam ir tik labsirdīga seja, viņš mīl savu meitu un par viņa likteni sāp sirds. Paldies par viņa dramatismu un ārkārtīgi skaisto tēlojumu. Kalniņa Z, 1984. gada 15. marts. Ilgais ceļš kāpās man patika no vairākiem aspektiem. Kā mākslas darbs, vēsturisks izklāstījums, miera propagandētājs, internacionālo jūtu audzinātājs, psiholoģisks darbs, fašisma un kapitālisma atmaskotājs. Ja arī kaut kas drusciņ nesakrita kaut kāda detaļa, tas, manuprāt, nav galvenais. Galvenais ir turpināt dialogu par to, ko mēs darām un ko mēs nedarām. Mani sauc Ozoliņš Bruno Laimoņa dēls. Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības lietu pārvaldes instruktors kontrolieris. Esmu precējies, man ir meita Sanita, 3 gadi. Rīgā, 83. gada 1. decembris. Tur princis bija īsti un viss notikumi bija diezgan tādi saviļņojoši. Tā nozīmē, ka kurš nezināja, kad bijusi tāda nacionāla partizāņa. Tas jau aizraujoši, zin, ka tur viens atšaujies no viena koka un uz otru koku, zin, un tā pārskrien, tad nogulies, tā atkal šauj, un tev ko šauj petardu. Tas ir ļoti interesanti. Tanks tā bija kaujas mašīna, ar kuru, teiksim, gaziku, veco Krievu gaziku sabrauks vai ne plakām. Un Aļeks tagad izdomāja, divreiz gazika virsū neuzbrauks, tātad jāfilmē tā pati viena reize, tiek nostādīti 2, 3 aparāti un tiek filmēts, kā tanks brauc gazikam virsū un tur būs plakans konzervbuņš. Nekā. Tanks uzbrauc uz gaziku un gaziks apakšā stāv. Un tanks netiek uz priekšu. Jo viņam vairāk nav vairs kā aizšķirties, vai ne? Traģiskākais laika posms, Latvijas laika posms, tas ir pirmkara gadi, kara gadi un pirmie pēckara gadi. No mūsu viedokļa tagad mēs jau visu zinām par pagātni, ja? Tas nav šī patiesība, kurā varēja būt tāda epopēja. Tas ir tāda atļautā vēsture. Trenča loma bija tāda, ka partijas cilvēka, tur jau viņam tie vārdi mutē bija pareizie ielikti vienmēr. Un tagad šodienas acīm skatoties ir dažas lietas, ko negribas skatīties, kas ir atklāti tādas, vienkārši kaut kādi nepareizes un tā, bet
Toreiz, vajadzēja acīm. Vajadzēja jau kaut kādu nodevu, jau vajadzēja. Tas jau ir nenovēršami. Es domāju, ka nepelnīti pārmet šai filmai, ka nav patiesas vēstures atainojums. Bet man gribas teikt, mīļie cilvēki, ņemiet vērā, ka tajā laikā tas bija pirmais un vienīgais. Jo neviens latviešu autors par šo tēmu nerakstīja. Neviena filma nebija. Un es esmu par to, lai kaut vai šādi, bet izskanēja šī tēma. Un mēs nebijām nekādi disidenti, tas ir skaidrs. Bet pat priekš sevis mēs ļoti labi sapratam, kur beidzas patiesība un kur sākas meli. Tas ir skaidrs. Nav iespējams atrauties no ekrāna, skatoties šo filmu. Cik ļoti daudz spēka radošais kolektīvs ieguldījis šajā darbā. Kādas scēnas parādīts uz ekrāna. Cik aizkustinoši 6. sērijā parādīta Marta ar bērnu Sibīrijā. Sibīrijas daba. Martas darbs mežacirtē un visi pārdzīvojumi, kas tikuši lemti Martai. Lieliski bērni un nešaubīgi izcili visi aktieri, bet vēlos izcelt Martu, Liltu Ozoliņu. Īpaši nododot sveicienu aktrisei Martai. Ar cieņu Ija Jānaus Maskavas apgabals. Tas tika vispār parādīts, ka bija tā Sibīrija. Ka bija tā Sibīrija, kur aizved būtībā nevainīgs cilvēks. Kas ir galvenais šajā stāstā? Galvenais ir, ka nevainīgs cilvēks vienkārši paņēma un izsūtīja. Ne par ko. Tad ir tālāk tās detaļas. Ja. Salauza dzīves, apsmēja šīs dzīves. Izdarīja kaut ko tādu, kas vispār nav prātam aptverams. Viena mana radiniece nomira Kazahijas stepēs badā. Tas ir viens izsūtītājs. Otra mana radiniece, kurai vīrs bija Latvijas armijas lidotājs, nokļuva tādā ciematā, kā mums ir attēlots filmā. Tieši tādā. Tā ir viņas realitāte. Un tā, ka radās jautājums par to, kur filmēt Sibīriju, es saku, mēs varam uzfilmēt visu to Kareliju. Es dabūšu jums ciematu, vai ne pilnīgi, kas atbilst jebkuram Sibīrijas ciematam. Dzīvojām mēs Petrozavodskā un braucām kādus 20 vai apmēram cik kilometrus tur uz to ezeru krastu. Tā bija ļoti, kā saka, Sibīrijai atbilstoša tā vide visa ar visām mājām, teiksim, ar iedzīvotājiem, vietējiem, kas tur dzīvoja. Un es tādām izsūtītā acīm tā mazliet mēģināju skatīties, un man tur pavērās tāda bezcerība, tāda nolemtība. Es tā stāvēju, es domāju, kungs, cik es esmu laimīga, ka vakarā var aizbraukt uz viesnīcu. Tu vēl viņus nezini. Es gan viņus iepazinu. Kur? Kur? Nav svarīgi. Un tad, kad mēs filmējam to manu dēlu meklēšanu, tad krievu valodā un arī tur kino studijā, tā arī viņi sauc Vetradujs. Tāds ritenis, kas puteni rada. Un tad bija tā, ka kājas nosējām ar lupatiņām visādām, ja, apakšā, rokas. Protams, viss, cik, seja jau nevar. Tas sniegs ir tā kā tāda ledus gabaliņa. Un ļoti sāpīgi sit un rētas paliek. Un tas, fiziski grūti, bet tas nenozīmē, ka tas bija viegli. Tāpēc, ka visa šī atmosfēra, viss tas, ko es redzēju, tas pats pateica visu priekšā. Es atceros, toreiz mani satuntulēja tādās tajās drēbēs iekšā, tādās tā kā audumos vairāk tādā. Lakatos, jā. Un kad es atceros, tur bija, tā jau bija tas sniegs, tur bija liels, viss tā lidmašīna pūš, tas sniegs iet pilnīgi šitā. Tu nevarēji paskatīties pret to vēju, jo tiklīdz tu atver seju pret to vēju, tā tev viss nāk virsū, pilnīgi tādas tā kā mazas adatas tev durtu iekšā bija.
Un tad arī, man liekas, filmā tas bija labi redzams. Tad, kad es eju pa to lauku, un es atceros, tik līdz mēģinu pastīties. Kaut kur iet, es uzreiz nevaru, es uzreiz slēpos. Un, izskatījās ļoti dabiski. Jā, izskatījās dabiski, jā, kaut gan tepat Jūrmalā tas bija filmēts. Un meklēja... Man liekas, ka bija vajadzēja tieši uz puiku ar gaišiem matiem un kas runā krieviski. Es sapratu, toreiz laikam tāds bija tas uzstādījums. Un bija kaut kādi, man bija kaut kādi 5 vai 6 gadi bija kaut kas tāds. Un es nezinu... Pēdējais bērndēvs gads bija, jā. Jā, un kaut kādā veidā es to krievu valodu biju iemācījies. Pagalmā mēs visi runājam krieviski, tas bija tāds laiks bija, jā. Un tad bija tās proves, un tad... Paņēma visus 3, jā. Līdz ar to mēs visi tur iegājām kaut kur tajos tipāžos, kārtīgi latviešu puikas, gaišiem matiem. Man sanāca vairāk laikam tur... Jā, vairāk pāris sērijas. Izbraukāt, jā. Man ir kaut kādas pāris sekundes. Man bija jāpiedalās tad, kad tas Edgariņš, ko Jānis tēloja, ir izaudzis mazliet liels. Un es braucu uz tiem kadriem, kur ir jāpiedalās bērēs. Martas vīrs ir miris, un tad notiek tā izvadīšana, un tur notiek kādas runas. Un, es atceros, kā tagad kādā dienā man paņēma brīvu no skolas, un vienu pašu ielika 24-vietīgā AN-24 lidmašīnā un aizsūtīja uz Petrozavodsku, tepat uz ziemeļiem, uz augšu. Kā tagad atceros, nosēdos pilnīgā tādā ziemā, un tur vairākas dienas pavadījām dzīvojot viesnīcā un filmējot to epizodi, kuru, diemžēl, izgrieza laukā, bet man bija tas piedzīvojums ar tām aizkulisēm, ar to filmēšanu. Es biju tā kā izsūtāmais puika tanī sērijā, un vajadzēja jau būt tā, ka es esmu skrējis, kā saka, nodot to ziņu. Tur vienā epizodē. Un tā es dabūju kāds reizes 4-5 pa kinostudijas paviljoniem tā izskriet kārtīgi, lai sārti vaigi, lai ir bišķiņa aizelsies. Un tas bija Breņšs, kas to tā pateica, tev tagad ir jāizskrien, un tad tā... Jāiesildās, ienāksi un... Mikroautobus Latvija bija tajā laikā, un no kinostudijas tur pilns buss ar tiem dalībniekiem filmēšanas sakāp iekšā, un tad es jau iepriekš biju sagrimēts ar to olu un cukuru. Un tad tādā braukšanas laikā, tad es braucu, un tad es tā kā pagaršoju drusciņu viņu. Un tad es sajūtu, ka tas ir baigi garšīgais. Un tad, kamēr es aizbraucu līdz filmēšanas vietai, tad visi skatās, ka tas grims saucamais, viņš praktiski nav vairs. Jo tik, cik es varēju aizsniegt, es viņu biju apēdis. Tā raudāšana bija pa īstam, jo, kad Lilita Ozoliņa atrod mani, tad atnes uz tām mājām, un tad man bija tas uzsmērēts, tas olbaltums ar cukuru bija virsū. Viņa pirkstiem ņem un plēš to nost, un es atceros, tas bija tik sāpīgi. Un tad es reāli tajā brīdī arī sāku raudāt, nevis, jo varbūt es neapzinājos tieši to filmas jēgu un to visu to situāciju, bet es sāku raudāt no tā, ka bija vienkārši sāpīgi. Ka tas viss... Un tas viss tā organiski iekļāvās tajā kadrā ar circenīšu Ziemassvētkiem. Tas bija tāds... Circenītis aizkrāsne, nāc puisit mātei āzote, ak, neprasi nav maizītes, skat tur laukā zvaigznītes, skat tur laukā zvaigznītes. Tas bija profesionāli uzfilmēts. Tas ir Breņča nopelns. Operators bija izcils, Jānis Mūrnieks. Pie tam atnāca Raimonds Pauls ar savu muziku, brīnišķīgo. Tad, kad Raimonds atveda mums savu muziku, galveno tēmu, tad tikai mēs sapratam, ka filma būs. Maigā šūpuļdziesma un dziļi saviļņojošā Raimonda Paula filmas mūzika aizkustināja.
Tā ir klusa, dvēseliska, maiga un skar līdz sirds dziļumiem. Mūzika, kas iegulstas atmiņā. Mūzika atspoguļojās viss Martas, Artūra un Riharda dzīves stāsts. Es saklausīju un ieraudzīju Latvijas dabas skaistumu, nepiepildītu mīlestību, bet ticību labākai dzīvei. Kudrjavceva I. 1984. gada 7. augusts. Paula mūzika šajā filmā ir tēls, ka tā nav tikai filmas mūzika vai fona mūzika, bet es neatceros, kurā gadā tas bija, kad Alla Pugačova dziedāja šo dziesmu. Un tas man likās, it kā filmē kaut kas ir nozagts. Režisors Alois Brenčs nofilmē filmu Ilgais ceļš kāpās pēc Vissavienības televīzijas pasūtījuma, un tas bija krievu valodā. Un, kad viņš bija nofilmējis jau 3 sērijas, šīs 3 sērijas tika nodotas dublāžas grupā man dublēt latviski. Paralēli Alois Brenčs filmē nākošās 4 sērijas. Un es ieteicu uz lietuviešu aktieri Ļos Pisēļus, mūsu aktieri Rolandu Zagorski. Un uz otru lietuviešu aktieri Romanovskas, kas tēloja Rihardu, Ģirtu Jākovļevu. Un man liekas, ka iznākums bija lieliski. Šī balss gulēja virsū ļoti labi. На голосах повезло, в принципе. Не могу обижаться. Они не изменили ничего. Даже вздох иногда вот улавливал свои какие-то фирменные такие. Каждый человек свои фирменные имеет такие. Довольно все точно было. Tajā dublāžā tas jau atsevišķi varēšana aktieriem. Es tur biju, sakot, no rīta līdz visas naktas es tur pavadīju savas dzīves brīvās. Ja skaties uz ekrānu, ja Līdīts stāv blakus tev. Nu, saproti, kā es tevi. Un tu skaties uz to. Viņš, manuprāt, viņš nesevišķi labs aktieris, ja, tāds. Viņš tāds kaulēns un kokains. Un saprot, tas Artūrs, ja, tāds. Nu, tas neaptās. Nu, Remis, mēs saucam to Ramanauskas, jā. Remis forši atvērts, jā, zin tādu. Nu, tur arī savu fīču bija domādam, ka šitie te partejiskie, zin, taisnie nav nemaz tik simpātiski, kā šitie te foršie, zin, čaļi, jā. Tad viņš sadalīja ar tā jau bija tā zemteksts viņa kā režisori iedalot tādiem akteriem tāds lomas. Es domāju, ka es viņu padarīju cilvēciskāku. Nu, tādu un drusku vīrišķīgāku. Nekā, nu, viņš tāds ļempa tāds. bet viņš ir aizgājis mūžībā jau. Šausmīgi ātris nomira kā 45 gadu viņam bijuši pēkšņi. Sakiet, vai zvejnieku dzīve tiešām ir tāda, kā filmā bija parādīts? Nu, kā lai jums saka, kino jau viss ir skaists. Visgrūtāk bija aktrisei Vilitei Ozoliņai, kas tēloja Martu, jo paralēli viņa piedalījās dublāžā šajās 3 sērijās, un paralēli Alois Brenčs filmēja nākošās 4, un vēl teātris. Un bija tik tālu, ka vienā naktī Lilitai palika slikti un bija jāsauc ātrā palīdzība. Nu, tad viņa uz dublāžu vienmēr nesa līdzi tādu medusburciņu sajaukt ar citroniem vai dzērvenēm, precīzi neatceros, bet stiprināja sevi. Съемочные дни фильма как раз заканчивались нашей сценой в Сибири. Это как и в сценарии, так и в кино получилось во всех смыслах. И когда мы переезжали, мне очень та вот сцена запала на всю жизнь. Когда я ее смотрю, она мне и сейчас даже нравится. Что там какой-то и опыт, и грусть, что что-то кончилось. Что-то мы сейчас даже не улавливаем, но это было сложно. 2 года очень какой-то хорошей, нормальной, творческой жизни. Brenčs man teica,
tas, ko tev vecāki ir stāstījuši, ko jūs esat mājās runājuši, Ziemassvētkos pie segas aizklāta loga, tas ir pamats, uz ko tev jābalstā šajā filmā. Uzticies sev, lai tev ir pārliecība, ka tu to zini labāk pat kā es. Jo tev tas nāk caur māti, caur tēvu. Un varbūt šīs sarunas rezultātā nezinu. Varbūt šī stāsta rezultātā kāds ir ilgā ceļā kāpās, nezinu. Bet man liekas, ka ar šo filmu Brenčs man ir palīdzējis atdot maniem vecākiem tādu dvēselisku sapratnes parādu. Jo līdz šai filmai, mans mātes pirmais bērniņš, mana māsiņa, kas būtu 3 gadus vecāka par mani, viņa visā šajā vēsturiskā situācijā, viņa saslima un nosala. Un tad, kad man mamma to stāstīja, tad man tā bija kā filma, ko es esmu skatījusies, vai kāda lapa grāmatā, ko es esmu lasījusi, bet tā nebija tā dziļi pa īstam man iekšā. Un lūk, ar šo filmu Brenčs man uzdāvināja šo sajūtu. Es to jūtu šeit.